Labdien, cienījamie klātesošie! Man ir liels prieks uzņemt šodien Armēnijas kolēģi šeit Latvijā. Mums bija ļoti saturīga pirmā saruna, un šodien mūsu saruna vēl turpināsies pie pusdienu galda. Bet tā svarīgākās lietas, ko mēs šodien pārunājam, protams, ir miers reģionā, miers Dienvidu Kaukāzā. Un mēs pārunājām arī Simaņana kungs stāstīja par situāciju, kāda ir viņa valstī, kā viņš redz tālāk šo attīstību un kā mēs varētu tālāk virzīties uz priekšu. Mēs tāpat pārunājām arī miera līguma noslēgšanu ar Azerbaidžānu un kādi ir tie šķēršļi kas vēl varētu to traucēt izdarīt, bet pozitīvi ir tas, ka mēs vienādi lūkojamies uz šīm lietām un ļoti ceram, ka tas arī nākotnē tiks izdarīts. Tāpat mēs pārunājām arī par to, ka Armēnija ir ceļā uz Eiropas Savienību un arī vēlas būt daļa no Eiropas Savienības. Un tāpēc arī vēlas izstāties no Krievijas noslēgtā sadarbības līguma par militāro atbalstu un arī informēja mūs, ka Krievijas karaspēks pamazām atstāja Armēniju un drīzumā tas arī notiks. Es pateicos Armēnijai par atbalstu ANO drošības padomes vēlēšanās un tāpat uzaicināju Armēniju rudenī gaidāmajās Krimas platformas parlamentārajā samitā, kas notiks Rīgā oktobrī. Tāpat mēs pārunājām arī par Krievijas pastrādātiem noziegumiem gan Ukrainā, gan arī citvietu, un pārunājām arī visus šos draudus, ko Krievija šobrīd rada gan viņu reģionam, gan Ukrainai, gan arī Eiropai kopumā, un kas svarīgi ir atbalstīt Ukrainu, lai Ukraina uzvarētu, jo Ukraina cīnās par visu mūsu kopējo mieru un par visu mūsu kopējo demokrātiskām vērtībām un vispār par mieru pasaulē. Lai jums laba vizīte šeit Latvijā. Honorable Madam Speaker, esteemed colleagues. Priekšsēdētājs kundze, mēdī, vēlos pateikties par ļoti laipno uzņemšanu un viesmīlību, ar kādu mani sagaidījāt šeit Latvijā. Pat noslēdzām pirmo tikšanos ar Saeimas priekšsēdētāju, pārunājām daudz svarīgus jautājumus, to starp divpusējo sadarbību starp Latviju un Armēniju, parlamentāro sadarbību un kā varam veicināt mūsu saites arī sadraudzības grupu formātā un mūsu komisiju ietvaros. Tāpat arī runājam par sadarbības veicināšanu starp Armēniju un Ziemeļvalstu un Baltijas valstu spīkeriem, jeb NB8 formātā. Novērtējam arī Armēnijas un Eiropas Savienības sadarbību saistībā ar visaptvarošo un pastiprināto partnerības nolīgumu, kas pastāv starp mums. Pateicos Latvijai arī par tā sniegto finansiālo atbalstu mūsu valstī, īpaši sniedzot to Karabahas bēgļu atbalstam. Pārunājam situāciju Dienvidkaukāzes reģionā un Eiropā. Un varu tikai teikt, ka mums ir daudz iespēju padziļināt mūsu sadarbību gan divpusējā formātā, un pateicos Saeimas priekšsēdētājai par šodienas iespēju. I look forward to hosting you in Armenia. Thank you very much.